kuru grib lasīt citiem priekšā. Un tad desertiņā ir komiksiņš, kas man jau ļoti patīk, ka viņi paši tad izvēlās kādu komiksu nosaukumu, nezinu, Vēlīgais Pēteris, nedrīkst, protams, neko ņemt, kas ir klasē, tas ir jāpiemina, jā, jo viņi citreiz aiziet tādās konkrētībās, lai viņi neņem situācijas, kuras varbūt viņiem ir bijušas, lai tās no klases biedriem neatvainojās, bet tātad izdomātas situācijas. Uzraksti 5 atslēgu vārdus, kādā vidē tu gribētu dzīvot, uzzīmē simbolu, kas apzīmē resursu taupīšanu, izveido vienu jautājumu, kas notiks, ja resursi beigsies. Pamatēdienas izpēti, informē, varoši, izpausties. Tas nav mazāk svētmūs. Tad, ja tie, kuri vēl ir ar visu to tikuši galā, tad viņi var meklēt, jo ļoti daudz plašas tēma ir par to, kāda ir aputeksnēšanās, kādi veidi to visu. Piedevās, kā tad ir medus, karstā mārīte. Divi uzdevumi izveido 3 vērtēšanas kritērijas, kā ir zīmējumiem, lai mēs paši tātad pēc tam arī varam paši to savu vērtējumu arī. Un uzzīmē detalizētu ēnotu telpas kukaļu zīmēm, kas arī tātad jau būtu nākamā sarežģītuma. Iztērē Bill Gates naudu, tā mums ir jāiztērē vismaz 10 eiro, ja? Ēdienkartē, līdz ar to ir jāizvēlās no katras sadaļas pa vismaz vienam uzdevumam, ja? Lai vismaz tos 10 eiro iztērētu. Var vairāk. Balstās uz pētījumiem, ka tas cilvēkiem patīk, ja tas stāsts, tas vieglums, it kā vieglums, bet tur jau mēs esam padomā, it kā vieglums. Ja. Tad lai visi izdodās un paldies!